Šogad Madridē no 16. līdz 22. augustam risināsies Pasaules jauniešu dienas, uz kurām pulcēsies jaunieši no 18 pasaules valstīm, 4 kontinentiem, taiskaitā arī no 2 Baltijas valstīm – Latvijas un Lietuvas. Par jauniešu pieredzi, kas ir gūta šajos ticību apliecinošajos svētkos, runāsim kādā no septembra raidījumiem, bet šodien ielūkosimies, kā notika jauniešu dienas Ķelnē 2005. gadā un kāpēc tūkstošiem jaunu cilvēku izvēlas slavēt Dievu kopā un dalīties savā ticībā. Vācijas pilsēta Ķelne, kur pazīstam pasaulē ar vēl vienu nosaukumu Koloņi, no vārda kolonija. Pilsēta, kas dibināta 50. gadā pēc Kristus, pamatoti var lepoties ar savu seno izcelsmi un, protams, ar tās pērli Ķelnes domu. Viena no izcilākajiem dievnamiem pasaulē, kas ik gadu šurp aicina ap 3 miljoniem svētceļnieku ne tikai, lai abrīnotu šo gotikas šedevru, bet arī, lai atdotu godu evaņģēlijos aprakstīto 3 austrumu gudro relikvijām, kas šeit atrodas kopš 1163. gada. Starp citu, Ķelne ir bijusi 4. pilsēta pēc Jeruzālemes, Bizantijas un Romas, kuras nosaukumam pievienots vārds Sankta. Svētā Ķelne, Romas baznīcu uzticīgā meita, pateicoties Dieva žēlastībai. Tādēļ arī nemaz nav brīnums, ka 20. pasaules jauniešu dienas pulcināja ap 1 miljonu jaunu cilvēku tieši šajā ģeogrāfiskajā punktā un tieši sakarā ar šo pilsētu. Svētais tēvs Jānis Pāvils II 2004. gada augustā sūtīja savu vēstījumu sakarā ar gaidāmajām 20. pasaules jauniešu dienām, izvēloties tā moto no Mateja evaņģēlija 2. nodaļas. Mēs atnācām viņu pielūgt. Uzsvērdams tāda ir nākošo jauniešu dienu tēma. Tā palīdz jauniešiem no visiem kontinentiem garā iet to ceļu, ko gāja 3 gudrie, un lai tāpat kā viņi satiktu visu tautu mesiju. Domājot par jauniešu dienu organizāciju, jākonstatē, ka liela priekšdarba tika paveikta jau pirms oficiālajām dienām. Turklāt tā vienmēr vistiešākajā saistībā ir ar to zemi, kur šie svētki notiek. Šī valsts kļūst kā atvērts dievnams, ļaujot iepazīt vietējās tradīcijas, kultūras mantojumu un šīs zemes tautas viesmīlību. Tā šajās 7 dienās, jau sākot ar 10. augustu, visā Vācijā tika atvērts ģimeņu, drauģu, klosteru un diecēžu durvis, lai uzņemtu svētceļniekus no visas pasaules, kopā ap 800 000 jauniešu šajā sagatavošanās etapā. Vācijas baznīca šajās 5 dienās dāvāja svētceļniekiem savstarpēju iepazīšanos, stiprinoties ticībā un kopīgi liecinot. Šīs dienas bija garīgas sagatavošanās posms kopīgajam ceļam uz Ķelni. Pasaules jauniešu dienas ir jauniešu svētceļojums, satikšanās un solidaritātes svētki, kurus jau no 1984. gada rīko Romas katoļu baznīca. Atsaucoties baznīcas aicinājumam, jaunieši tiek ielūgti ar savu klātbūtni kuplināt šo vispasaules kristiešu kopā sanākšanu, lai iepazītos ar evaņģēlija vērtībām, rosināt būt atvērtiem jaunas un kvalitatīvas, kristietībā balstītas sabiedrības veidošanai. Pasaules jauniešu dienām vienmēr ir ekumēniska ievirze. Vertikāli Ķelnē ierodas 17. augustā. Lielākā daļa Latvijas svētceļnieku kopā ap 700 jauniešiem ir jau Ķelnes priekšpilsētā Diseldorfā. Tas tādēļ, ka dažādu zemu svētceļnieku grupas ir izvietotas pa draudzēm, lai uzklausītu pīskapu katehēs un lūgtos dzimtajā valodā. Kopīgajiem lielajiem liturgiskajiem pasākumiem ir ierādīts atsevišķs laiks un vieta, bet mazākās programmas, kura neiedomājam daudz, ir rūpīgi aprakstītas programmās un tās iespējams apmeklēt pēc izvēles. Tātad ir 17. augusts. Aiz muguras jau atklāšanas mise ar Ķelnes arhibīskapu kardinālu Joachimu Meisneru uzrunu un Vācijas Federālās Republikas prezidenta Horsta Kēlera piedalīšanos, aiz muguras festivāls un citi notikumi. Pasākumi risinās vienlaicīgi 3 pilsētās – Ķelnē, Diseldorfā un Bonnā, taču centrs, protams, ir un paliek Ķelne. Bet ko mēs ieraugām ierodoties šajā senajā pilsētā, kur dēvē arī par Vācijas Romu? Pirmais iespējas
Sajaukums kā pie Bābeles torņa. Milzīgs ļaužu masas, smiekli, dziesmas, gaviels, liels troksnis, nemitīgs prieks, ķelnes seja ir kļuvusi ļoti jauna. Pāri plūstoša enerģija izšļāts skaņās un žestos, un mēs nepagūstam neatliekties, kad līdz ar visiem pārējiem tiekam ieraut notikumu virpulī, kur jaunība svin savus svētkus. Un kas ir svarīgi, par godu Kristumu. Bet ir arī kāda skumja vēsts, kas atbalsojas katrā sirdī. Dienu iepriekš ir ticis nogalināts liels jauniešu draugs, Tezē ekumeniskās kopienas vadītājs, 90-gadīgais brālis Rožē. Vēl viens mūsdienu moceklis, kas tagad saskaņā ar mūsu ticību uz visu šo pasākumu raugās jau no augšas un aizbildina par visiem tēsošajiem jaunajiem cilvēkiem, gan kristumticīgiem, gan tiem, kas vēl tikai ceļā pie Dieva. Klāt vakars, un mēs dodamies uz Svētā Andreja baznīcu, kur šodien pielūgsim vada daži no latviešu svētceļniekiem, kas ceļā devušies ar dominikāņu māsām. Klāt 18. augusts, laika ziņā saspringta diena ar ļoti plašu pasākumu loku. Rīts iesākas agri, ar lūkšanām draudzēs, katehēzi, izlīkšanas sakramentu, grēksūdzi un, protams, svēto misi. Mēs esam atbraukuši uz Diseldorfu pie savējiem latviešiem. Pirms brīža bija katehēzi, kur šodien novadīja kardināls Jānis Pujats. Ir atbildēts uz jauniešu jautājumiem, un paši viņi ir dalījušies pieredzētajā, esot ceļā uz 20. pasaules jauniešu dienām. Sākas dienas centrālais notikums – svētā mise. Tai sakos pāvests sagaidīšana ķelnē pie Reinas upes, bet pašlaik svētā Jāzepa dievnams Diseldorfā ir prieka un līksms pilns. Te ap 700 jauniešiem no Latvijas, 2 bīskapi un 15 priesteru, to piepilda ar Dievu slavēšanu, lūkšanām un pielūgsmi. Patiešām šeit tiek svinēti ticības svētki, ejot pie Dieva žēlstības troņa, caur izlīkšanas sakramentu grēksūdzi un vissvētāko sakramentu Euharistiju. Pēc svētās mises mēs tiekamies ar jauniešiem un Latvijas baznīcas garīgajiem līderiem. Labdien! Jūs kopienu par sanktitāti pārstāvat? Jā. Kur ir Olga? Cik tad jūs atbraucāt? Mēs esam 48 un mēs bijām Briselē, mūsu centrā. Un mēs arī satiksimies ar Itāļu kustības locekļi tur. Un mēs piedalījām kopā rekolekcijas 3 dienas. Bet varbūt arī paskaitīt mūsu... Cik tad dienas jūs braucāt? Mēs braucām 30 stundas kaut kur. Ar visas pasaules jauniešiem iznāk tā pakontaktēties, iepazīties? Iznāk, tiešām. Kas ir tas kopīgais, kas vieno? Mīlestība uz Dievu. Mīlestība pret Dievu. Mans eho. Tiešām šajās dienās sajūta, ka nevis sveši cilvēki sabraukuši, bet ka visi savējie ir. Nejūt. Kā tas izpaužas, ka savējie? Piemēram, pirmajā dienā es gribēju braukt uz stadionu, bet tā kā es mazliet biju apslimusi, es nezināju, kā uz turieni, kā tā smalka informācija. Un tas, es domāju, patiešu un mēģināšu. Un es tad secināju, ka nemaz apmaldīties nevar. Tāpēc, ka šīs somas mums kā zīme, ka mēs esam svētceļnieki, tad šīs te pases, ka mēs esam tiešām svētceļnieki, un visi ļoti izpalīdzīgi ir. Patiesībā nevar apmaldīties.
pats skaistākais tas, ka visi mēs tik brīvi esam, ka, piemēram, stacijā vai kaut kur mēs esam, mēs varam brīvi izpausties, mēs varam dziedāt, mēs varam dējot. Tiešām ļoti skaisti. Un tāpat laikā mēs sajūt to garīgumu. Eminents, kā jūs jūtaties šeit starp jauniešiem? Kā vecs cilvēks. Jātur līdzi kaut kā. Kas tas ir, kas jūs iepriecina šajās dienās? Svešā zemē redzēt tik daudz jaunu ļaužu latviešu. Tas jau redz gadījums. Tas ir labi, ka brauc tik daudz uz šādām jauniešu dienām. Kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, visu kaut kādus impulsus garīgus tomēr saņem. Redzēt, kā šeit dzīvo, tomēr no daudziem iespaidiem veidojās tā mozaika. Es ceru, ka tie pozitīvi akmentiņi, kas būvē, un aizbrauks uz mājām, es domāju, visi mēs būsim druscīt, kā saka, pieredzes bagātāki. Man šīs nav pirmās jauniešu dienas, man jau patiesībā šīs jau ir trešās jauniešu dienas. Biju Parīzē 97. gadā, tad biju Romā 2000. gadā un tagad Kelnē. Es domāju, ka būt ar jauniešiem tur, kur viņi ir ļoti svarīgi. Un šī baznīca šodien ir pilna ar mūsu Latvijas jauniešiem. Un redzot viņus dziedam un izsakot un slavējot Dievu, mums veciem cilvēkiem arī liels prieks ir par to un sevišķi bīskapiem. Un mums rodās ļoti liela apņēmība, ka darbs ar jaunatni ir jāturpina, ka sevišķi šie jaunieši, kuri atgriezīsies Latvijā, ka viņi būs tie jaunieši, kuri atkal uzcelt augšā tos jauniešus, kuri brauks uz jauniešu dienām nākošo reizi. Laiks rit strauji, klāt pusdienas un īs atpūtas brīdis. Pēc kur tad jāpošas uz Ķelni, lai kopā ar simtiem tūkstošiem citu svētceļnieku sagaidītu pāvestu, kurš Ķelnē ierodas braucot ar kuģīti pa Reinas upi. Jau ilgi pirms tam abi krasti ir sveicēji pilni. Daži drosmīgākie ieņēmuši, ja ne labākās, tad vismaz augstākās vietas, sakojot evaņģēlijā minētā Zahheja piemēram. Gaidīdam pāvestu un viņu uzrunu, mēs aprunājamies ar dažiem klātesošajiem. Sveiks, no kurienes tu esi? Tev tāds interesants karoks virsū rakstīts revolūcija. Es esmu no Vācijas. Esmu tāds cilvēks, kuram patīk pievērst sev uzmanību, provocēt. Vakar es padomāju, braucot šurp, kādēļ gan, lai nepaņemtu līdzi karogu ar Che Guevaras attēlu. Tas varētu būt zināms piedzīvojums. Why are you here? What you have in your heart? Un tomēr kādēļ esi šeit? Kas ir tas, ko sajūt savā sirdīs šajās jauniešu dienās? Tas ir pasākums, kur piedalās masas cilvēki no visas pasaules. Pats neesmu katolis, bet tās ir īpašas izjūtas, ko šeit var pieredzēt. Esot un satiekot cilvēkus no visas pasaules, tā ir sajūta, ka mēs visi esam vienoti. Un tās robežas, kas normāli pastāv starp nācijām, te vairs neeksistē. Manuprāt, to veicina arī pāvests. Un te es neesmu reliģisku motīvu vadīts, bet šī gara dēļ, kas te valda. And normally borders like nations or other things like that are not there anymore, and I just like this feeling. Ko jūs domājat par jauniešu dienām Ķelnē? Vai tajās nav kāda nepatīkama atgadījuma? Ne īpaši, lielākā daļa jauniešu ir priecīgi. Te ir daudz prieka tagad Ķelnē. Faktiski mums te ir viegli būt un strādāt. Patiešām? Kā jūs to skaidrojat? Te taču ir tādas cilvēku masas. Jā, bet visi šie cilvēki ir draudzīgi, viņi nemeklē sadursmes vai ko tam līdzīgu, tie iet uz baznīcām, apskata pilsētu, mums nav ar viņiem nekādu problēmu. Bet lūk, pūli pāršalts priecīgs papa. Un mēs redzam aizpildam vairākus kuģus, no kuriem vienā ir pāvests Benedikts 16. Pēc īsa brīža viņš uzrunā svētceļniekus vispirms dzimtajā vācu, tad franču, angļu, spāņu, itāļu, poļu valodās. With great joy, I welcome you, dear young people.
Dārgie jaunieši, esmu ļoti priecīgs satikt jūs šeit, Ķelnē, abos Reinas krastos. Jūs esat te ieradušies no dažādām Vācijas vietām, Eiropas un visas pasaules, kā svētceļnieki, iedam austrumu gudro pēdās. Sakodam viņu piemēram, arī jūs vēlaties atrast Jēzu. Tāpat kā viņi, jūs uzsākāt šo ceļu, lai katrs personīgi un kopā ar citiem kontemplētu Dievu vaigu, kas atklājas cilītē gulošajā bērnā. Šajās dienās Euharistijas gada ietvaros mēs tāpat kā austrumu gudrie pavēršamies pretī Kristum, klātesošam žēlsirdības tabernākulā, altāra sakramentā. Dargie jaunieši, laimei, kur jūs meklējat, laimei, kur jums ir tiesības baudīt, ir vārds un seja. Tas ir Jēzus no Nācaretes, apslēpts Euharistijā. Es atkārtošu vēlreiz to pašu, ko sacīju uzsākdams savu pontifikātu. Ja jūs ļausit Kristum ienākt jūsu dzīvē, jūs nezaudēsiet neko, pilnīgi neko, no tā, kas dara dzīvi brīvu, skaistu un lielu. Pēc kuģīša, no kuras svētais tēvs uzrunāja klātesošos piestāšanās pie Hohenzollērnas tilta, viņa turpmākais ceļš ved uz Ķelnes katedrāli. Arī šeit pāvestu gaidīja cilvēku masas un priecīgi gavilēdams saņēma viņa svētību. Šeit, Ķelnes centrā, kur no katedrāli ieskaujošo namu sienām mūs uzlūkoja liela pāvestu Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. fotoattēlu, tiešām bija sajūta, ka šīs jauniešu dienas vada divi pāvesti, viens no debesīm un otrs šeit virs zemes. Pēc Ķelnes katedrāles apmeklējuma svētais tēvs devās uz Ronkallī laukumu, kur uzrunāja klātesošos. Bet mēs izejām pilsētas ielās, iegriežoties arī kādos no dievnamiem, kuros pilsētas troksnis pēkšņi aprimst, dāvādams vietu iekšējai sakopotībai un sarunai ar Dievu, savas dzīves pārskatīšanai un savu veiksmi un neveiksmi, pārkāpumu un kļūdu nolikšanai pie kunga krusta, arī šādā rakstiskā veidā. Satumstot debesīm pār Ķelni ir kārtējā siltā augusta nakts. Poler Rainvīzēm un Ķelnes centrā ris starptautiskais festivāls. Dažādi tautu mūzikas ritmi liek pārvarēt nogurumu un dziedāt, dejot, vienkārši priecāties. – 19. augusts. Pāvestam Benediktam 16. šodien saspringta diena. Tikšanās ar Vācijas Federālās Republikas prezidentu, Ķelnes sinagogas apmeklējums, pusdienas ar jauniešiem arhibīska prezidencē, tikšanās ar semināristiem Svētā Panteleona baznīcā un ekumeniska tikšanās. Bet lielākā daļa svētceļnieku gatavojas vakar krusta ceļam, kas notiks visu 3 pilsētu dievnamos un ielās, kā arī dalībai dažādās interešu grupās, izstāžu, izrāžu, koncertu, lūkšanu un dievu slavēšanas pasākumos. Tas, kas mūs šajās dienās pārsteidz, ir jauniešu neviltot mīlestību un rūpes par saviem vienaudžiem invalīdiem. Viņu šeit Ķelnē ir daudz. Brīdi pa brīdim mums garām aiziet grupas, kuras ratiņos stum tos, kur bez citu palīdzības pārvietoties nespēja. Un nekādas nomāktības, nekādas sarūktinājuma. Vienkārši otra cilvēka pleci sajūta. Mēs esam iegriezušies vienā no pasākumiem. Šeit pulcējusies pasaulē pazīstamā Svētā Egīdija kopiena, kuras īpašā harizma ir kalpot nabagiem un invalīdiem. Te pirms svētās mises satiekam arī šo kopienu līderus no Vācijas un Itālijas.
Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka garīgi slimi cilvēki nespēja uztvert un saprast evaņģēliju, bet arī kādu uztver, kur nav vienīgi intelektuāli, bet iet caur sirdi. Un mēs esam pieredzējuši, ka mūsu mentāli neveselie brāļi dažkārt spēj uztvert evaņģēliju patiesību daudz dziļāk nekā daudz, kas mēģina to izdibināt vienīgi ar intelektu. Tādēļ mēs cītīgi strādājam pie veidiem, kā komunicēt ar šiem cilvēkiem un kādā veidā pasludināt viņiem evaņģēliju. Un mūsu pieredze rāda, ka tas ir iespējams pat tik tālu, ka šie cilvēki spēj izdzīvot patiesi dziļu garīgu dzīvi. Jūs tik daudz laika pavadiet ar šiem slimajiem cilvēkiem, vai jūs esat laimīgi? Jūs taču varētu darīt kaut ko citu, daudz interesantāku. Ļoti bieži cilvēki nav laimīgi, jo nav apmierināti paši ar sevi. Pat tad, ja viņi ir veseli, bagāti un patiesībā viņiem nekā netrūkst. Mēs atklājam prieku satiekot citus cilvēkus. Tas ir evaņģēlija patiesais prieks. Mēs izdzīvojam arī tās grūtības, kas ir otram cilvēkam, taču nekoncentrējamies uz skumjām. Un tad, kad mēs dodamies pasaulē, lai satiktos ar citiem cilvēkiem, mēs ieraugām, ka pašu problēmas ir pietiekami mazas un visai relatīvas. Mēs rodam prieku satiekot citus cilvēkus. Augusts piekdiena Pasaules jauniešu svētku norisē bija ļoti intensīvs laiks. No 2 līdz 6 pēcpusdienā Ķelnē, Bonnā un Diseldorfā notika jauniešu festivāls, piedāvājot tikšanās visdažādākajās interešu grupās, tai skaitā arī plašu koncertu programmu, bet paturāt prātā un sirdī šo pašu, tik vienkāršo, bet reizē arī ietilpīgo teikumu no svētajiem rakstiem, mēs atnācām, lai viņu pielūgtu. Kristus pielūgsme izpaudās visdažādākajā veidā, gan priekpilnās dziesmās, dejās, žestos un skatienos, ko varēja piedzīvot pilsētas ielās, bet ejot dievnamos, tur sastapām jauniešus, kas uz brīdi attālinājušies no skaļā ielu fona, iegrimuši lūgšanā, tādējādi atrodot personisku sastapšanos ar Kristu. Piektdienas vakarā gan Ķelnē, gan Bonnā un arī Diseldorfā šo pilsētu dievnamos un ne tikai dievnamos vien jaunieši sanāca kopā uz krusta ceļu. Diseldorfā pilsētas laukumā netālu no mātes Terēzes žēlsirdības māsu Svētā Jāzepa kapeles jaunieši no daudzām pasaules valstīm pulcējās, lai šo krusta ceļu izietu komfortablas piektdienas izklaides baudošās pilsētas ielās. Tā sastapās divas pasaules, viena ar koka krustu, ciešanu un atpestīšanas zīmi rokās, bieži klusējošas lūgšanas traumas nesta virzījās pa Diseldorfas ielām, bet otra vienkārši dzīvojot savu ikdienas nedēļas nogales dzīvi un vēl esot tikai ceļā uz tās lielajiem jautājumiem.
Katrs jaunietis šai krustaceļā ņēma līdzi un nesa arī kādu akmeni, kas simbolizēja katra cilvēka grūtības un smagumu, ar ko sastopamies savā personiskajā dzīvē, un ko noliekot pie Kristus krusta, iespējams piedzīvot pozitīvas pārmaiņas un augšām celšanos.